Šajā vasarā kopā ar Latvijas ceļniekiem kopjot un būvējot ceļus, mūsu redzeslokā nokļuva informācija, ka ceļbūves firma Binders dara nāvīgi labu darbu, Ķirbežos atjauno muižu. Ieguldījuši milzīgi darbu līdzekļus, kā saka, sakopt būs vēl viena skaista vieta Latvijā. Cilvēkiem, turistiem varētu būt ko atpūsties. Redziet, es jau saku, varētu. Jā, un paralēli tam atklājās, ka turpat burtiski blakām mūsu jaunie Eiropas brāļi Dāņi ir iecerējuši uzrīkot vienu fantastisku cūcību. Normālā valodā runājot, cūku fermu 11,200 cūkām. Kas ir milzīgi liels cūku daudzums un milzīgi liels mēslu daudzums. Izgājušā reizē, kad mēs pirmo reizi stāstījām par Viļķeni, Vitrupīti, Ķirbežu muižu, mēs tā kā vairāk akcentējām kultūra vēsturisko vērtību šai vietai, Ķirbežu muižai, kā arī to, ka vietējie iedzīvotāji gluži sajūsmā nav par šitiem to cūcību, kas te ir iecerēta. Taču braucot šeit garām un interesēties vairāk par šo apvidu, es pēkšņi pieķēru pie sevis pie domas, bet šeit taču ir Natūra 2000 teritorija. Tātad aizsargājama dabas teritorija. Es ļoti labi no tiem pašiem citiem ceļu būvs objektiem zinu. Ja ceļš jābūvē caur Natūra 2000 teritoriju, tā ir mazākā mērā tāda maza katastrofa, jo aiztikt neko nedrīkst. Un neko gudrāks nespēja izdomāt, kā griezties pie Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta speciālista, direktora vietnieka Utāna kunga. Sakiet, lūdzu, kā te tas ir? Ceļinieki nedrīkst, ar cūcinieku drīkst. Pāris precīzi uzstādījumi. Jā, darbība, par kuru interesējas par cūku kompleksu izbūvu, viņi atrodas šobrīd apmēram 1700 metru attālumā no Vitrupes upes ielējas, un Vitrupe, tātad apmēram 2 km attālumā no fermas, ir definēta kā Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā teritorija, kur aizsargā gan Vitrupes ieleju, gan arī Vitrupi ar tajā mītošajiem organismiem. Un šajā gadījumā Vitrupe ir ļoti nozīmīga ar to, ka viņa ir viena no apmēram 100 Baltijas jūras lašupēm, kurās nāk iekšā un nārsto laši. Vai Vedzvirbuļi, kur taisās būvēt šo cūku kompleksu, mega kompleksu, viņš nav tajā aizsargāmā teritorijā? Šis komplekss atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta neitrālajā zonā. Tātad rezervātā viņš tomēr ir? Viņš atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā, un rezervāts ir zonēts. Šī zonā ir atļauta rūpnieciska lauksaimniecība? Neitrālajā zonā ir pieļaujams saimnieciskā darbība atbilstoši Latvijas likumdošanai. Tātad viss ir kārtībā, lai tik būvē? Šajā brīdī viņi varētu būvēt, izpildot visus likumā noteiktos nosacījumus. Un tie ir? Ir vairāk, teiksim, labas lauksaimniecības prakses nosacījumi, ir arī tehniskie noteikumi par mēslu glabāšanu, par mēslu iestrādi teritorijā, un šajā brīdī sākas biosfēras rezervātu speciālistu padziļināt interesi, kurām ir gribētu uzstādīt arī darbības potenciālajiem pieteicējiem vairākus jautājumus, kas saistās ar mēslu glabāšanu, mēslu izkliedi. Ir tāda aprēķina, cik daudz to mēslu būs? Ir tehniskie noteikumi arī par mēslu glabāšanu, mēslu izstrādi. Tas vairāk ir zemkopības ministrijas kompetence, bet šie cipari, pat pieņemot vidējos ciparus un pareizinot ar 11,200 sivēniem, tie cipari sanāk apmēram tādi, ka dienā varētu veidoties līdz 12 tonnām vircas vai šķidro mēslu atlikumu, vai apmēram 7 tonnas pakaiši, kas sajaukt kopā ar mēsliem. Piedevām plus varētu katru dienu vismaz 1 kubikmetrs šķidro vircas, teiksim, vircas ūdens maisījums. Un līdz ar to mums ir interesi, kur viņš paliek, un vai viņš gadījumā nevar kaut kādā veidā ietekmēt arī Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo teritoriju, Vitrupi un tās upes ielēju. Cik daudz gada laikā sakrāsies šo mēslu?
Es vienkārši tā arī mehāniski pareitināju vidējos cipars. Man sanāca 4480 tonnas virts, principā, kas varētu uzkrāties, pieņemot, ka ir tikai sivēni, jo, ja parādās arī sivēnmās, tad viņiem tas koeficients ir 6 vairāk caurmērā. Kur viņi teorētiski varētu likt, taču neturēs viņi visu laiku uz vietas, to mēslu čupu? Ne, likumdošana nosaka, ka arī šo te vircu ir 7 mēneši jāuzkrāj, bet pēc tam viņi ir jāizkliedē. Un šajā gadījumā ir Cik liela teritorija ir vajadzīga, lai, teiksim, šos te milzīgos tūkstošus izkliedē? Ir tāds koridors no līdz, teiksim, uz 1 hektāru. Un es arī palasot tikai tehniskos nosacījumus, principā minimālais varētu būt 60 hektāri, maksimālais varētu būt 615 hektāri. Apstoties uz karti, viņš ir vienās zilās strīpiņās, kur ir meliorācija, kur mazās upītes, un ja tagad tā pilnīgi droši grib tagad to milzīgo sūdu daudzumu izkliedēt, man liekas, viņš ar 90% garantiju būs pa upītēm. Pieļaujot to, ka var rasties kļūmi, iestrādājot šādus te mēslus augsni, un ņemot vērā, ka arī šī meliorācijas sistēma izvade teritorijās, viņas vienkārši nonāk viss Vitrupē vai Arupītē un tālāk Svētupē, kas arī ir Lašupe. Jebkurā gadījumā tiem, kuri izstrādās ietekmes uz vidu novērtējumu, tie būs ļoti būtiski jautājumi, kurus uzdod šiem darbības pieteicējiem. Milzīgo cūku kompleksu Dāņi iecerējuši būvēt Viļķenes pagastā. Izgājušā reizē jau stāstījām par to, ka liela daļa Viļķenes iedzīvotāji nebūtu nav sajūsmā par šito te ideju, bet ko par to domā Limbažu novada doma? Limbažu novada domē, ka pa konkrēto jautājumu savs viedoklis būs agrāk vai vēlāk konkrēti arī jāpieņem, vai viņi apstiprinās šo būvniecības ieceru vai neapstiprinās. Tas jau būs kopējais Limbažu novada domas lēmums. Bet šoreiz es varu pateikt savu kā deputātu viedokli. Kāpēc es personīgi esmu pret šī kompleksa būvniecību Ķirbižos, Viļķenes pagastā, Limbažu novadā? Tad pirmais un, manuprāt, pats būtiskākais arguments ir tas, ko par to saka vietējie iedzīvotāji, kas šeit dzīvo. Jo viņu viedoklis, manuprāt, ir noteicošais. Un ja vietējie iedzīvotāji ir absolūts vairākums ir nostājušies pret, ir savākt vairāk nekā 300 parakstu pret šī kompleksa būvniecību pamata principā, tad es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Es domāju, ka absolūtais vairākums Ķirbižu iedzīvotāji ir pret. Un tātad, ja Ķirbižu iedzīvotāji ir pret šī kompleksa būvniecību, es esmu viņu deputāts un pārstāvu viņus, tātad man ir jāizsaka savs viedoklis, un es domāju, šī gadījumā jābūt ir identiskam šim viedoklim kā iedzīvotāju viedoklim. Tātad es esmu pārstāvot iedzīvotājs, esmu pret šo kompleksu būvniecību. Un noslēgumā kāda maza reminiscence vai tā sauktais postskriptum. Es atceros vēl padomu laikā, bija tāda īpaši gards ēdiens bleķu buņģiņās kā ķilaus vīna mērcē. Vai mums vajadzētu šo te ceļu tik tālu attīstīt, kad mēs varētu iegūt lašus cūku vircā?